Sveiki, Rīgas doma, šī ir jūsu mīļotā Origo gājēja pārēja. Tās milzu bedres visās līpumā, garumā vai entie metri. Ziniet, cik viņas ilgi tur ir? Man liekas, kopš Ušakova laika vēl. Es saprotu, ka toreiz tas bija piedodami, jo ceļu pārvalde vai kas vēlams zina, jums kopa ceļus strādāja viņa draudziņa, kas drīzāk brauka Krievijā labot ceļus nekā Latvijā, ka viņi neienīš šo zemi un ienīš darbu, ko viņi dara, nometot slapjā sniegā spainā asfaltu un pieminot kāju. Bet smieklīgākais ir tas, ka visaktīvāk to jums atgādināšu šogad, pēdējo gadu laikā, kad pie varas ir partija, kuru es esmu pats arī dibinātāja sarakstā, progresīvie, un man liekas dīvaini, kurš no jums ir tas milzu cīniķis, tas milzu nīdēs savas valsts, kurš drīzāk nesalabos pilsētas sirdī bedri, kurā var gan invalīds ar kāju izmežģīt potīti, gan māte ar bērnu ratiņiem iebraukt ar ritentiņu slīpā bedrē garanā, tas pats velosipēds. Kur jūs tērējat to milzīgo naudu PR-am un reklamēt Rīgu kā modernu attīstību? Jūs sūda 3 spaiņus nevarat atrast, aizbraukt personīgi, izbērt, kaut vai kāju piemīdīt. Dievs ar viņu atstājiet, 9:00 dienā man karstu asfaltu, es pats sabīdīšu, bedrītēs un piemedīšu ar kāju. Kur var tā, es atvainojos, dirst, Jums kauns nav dzīvot pašiem šajā pilsētā. Un es saprotu, jūs varbūt neiet uz Origo, bet patiesībā tie ir pilsētas vārti. Ar turieni tā ir lielākā gājēja pārēja, pa kuru faktiski cilvēki iet pāri ar kājām. Katru dienu. Tas ir tas, ko redz cilvēki, kas iebrauc Latvijā vai kas tur lidostu dodās uz vilcienu apmeklēt Latvijas skaistākās pilsētas. Tas tāds liekulības piemineklis, manuprāt. Bet smieklīgākais, ka tikko blakām tika uzbūvēts uz Marijas un šīs te ielas stūra milzīgs komplekts ar visām jūsu birokrātiskajām prasībām pret būvniecību. Vispārējo uz asfalta metru platumā tika viena bedrīte salabota. Viss pārējais, es nesaku, kur var tik šausmīgi liekuļot un neieredzēt savu tautu, savu zemi, tajā pašā brīdī tērēt viņas līdzekļus uz visādām PR kampaņām, bet nespēt rīkoties. Varbūt jums nav vieta. Atrodiet to kangaru, kas sēž un atbild par ceļiem, un viņam personīgi lieciet, mēdīju pavadībā salabot to ceļu. Tiešām jums vajag tikai agresīvus raidījumus visādos bez tabū un tam, lai elementāri saimniekot savā pilsētā. Smieklīgi. Savukārt jaunieši, kas mani klausās, lūk, šis ir tas piemērs. Nekāda atšķirība nav, vai tā ir padomu paudze, vai tie latvieši vai krievi. Ja cilvēks ir kretīns, nolaidīgs un vīzdegunīgs, viņš tāds būs visos laikos. Un, diemžēl, izrādās arī starp draugiem un tiem, kuriem tas uzticējas, tieši tādi paši. Salabojiet, lūdzu, bedres uz gājēja pārējais Origo. Paldies!